Latviešu biedrība Īrijā pēdējo 13 gadu laikā kļuvusi visai muzikāla, jo to vada mūzikas pedagoģa Inguna Krietiņa Dārziņa, taču pirms 20 gadiem biedrību dibināja 3 uzņēmīgi latvieši, 3 ģimenes kopā ar draugiem un domu biedriem. Tā radās pirmā diasporas organizācija Īrijā. Tā kā Latvija bija tikko iestājusies Eiropas Savienībā, Īrija bija pirmā, uz kuru brauca latvieši no Latvijas. Līdz ar to Īrijā ir dzimušas vairākas idejas un vairākas tādas iniciatīvas, ko pēc tam ir pārņēmuši latvieši citvien Eiropā. Kopā ar biedrību tapa arī skola, pēc tam koris, deju kopa. Es esmu kopā ar Ingūnu piedalījies vai daļēji piedalījies visos viņas rīkotajos pasākumos kopš 2006. gada. Un, tur ir tik ļoti daudz bijis, ka grūti visu tā galvā atcerēties. Viņa iegulda tajā visu savu sirdi un dvēseli. Un zinot to, protams, es vienmēr esmu blakām. Šobrīd biedrības paspārnē darbojas 3 skolas, 2 kori, senioru klubs, pasākumu organizātoru un mediju grupas. Tāpat kā citās valstīs, arī Īrijā jauno paudzi iesaistīt nav viegli. Tādēļ jau 13. reizi notiek latviešu bērnu un jauniešu konkurss Protu, kas šoreiz apvienots ar Latviešu biedrības 20 gadu jubilejas svinībām. Es domāju, ja vecākiem interesē, tad bērni tiek iesaistīti ļoti ātri. Manas meitas izvēlējās, viņiem pat patīk. Viņas pat īsti daudz nesaprot latviski. Vairāk interesē tomēr futbols un darboties pa lauku un sportiņu, bet nav tā, ka ar vāru būtu jāvāk. Bet mazliet jāpiestrādā, lai viņas dabūtu uz dziedāt. Viņiem jau patīk, bet viņi tikai neatzīst to. Mēs tagad brauksim uz dziesmu svētkiem, tas mums vispār ģimenē to tik vien runā, ka gada notikums, varbūt pat pusgadsimta notikums, ka mūsu bērni piedalīsies Latvijā īstos dziesmu svētkiem. Konkursu uzvarētāji ir visi 98 dalībnieki, jo mērķis ir bērnus iedrošināt, nesacensties. Taču galvenā balva tomēr bija, un to žūrija vienbalsīgi piešķīra Alisei Bogdanovai par dziesmu Princesīte. Man ir 4+. Cik tev gadu, Alisīte? 4+. 4 gadu. Un man ir 6 gadiņas. Godināti tika arī Latviešu biedrības pārstāvji, atzīmējot viņu nesautīgo ieguldījumu latviešu diasporas dzīvē. Tomēr Latviešu biedrības vadītājai Krietiņai Dārziņai pēc konkursa atpūsties laika nebūs, jo viņa izvēlēta par virsdiriģenti Bredfordā jūlija beigās notiekošajā Eiropas latviešu kultūras svētku lielkoncertā. Ilze Kalve, Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.